Mani sauc Māris Ozols, un es esmu projektu vadītājs Valmieras biznesa un inovāciju inkubatorā. Pats šeit darbojos no 2010. gada, bet inkubatora vēsture ir vēl senāka. Valmierā tas darbojas no 2007. gada. Darbojamies ar biznesa inkubācijas pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka palīdzam jaunajiem uzņēmumiem attīstīt savu biznesa ideju. Daži atnāk gatavāki, daži ne tik gatavi. Tad, jebkurā gadījumā, tajā laikā, kas ir atvēlēts uzņēmumam atrasties biznesa inkubatorā, tie ir maksimums 4 gadi, tad arī mēģinam viņus uzturēt uz kājām. Viens no priekšnoteikumiem ir tas, ka mēs esam šo dažu gadu laikā jau izveidojušies par stabilu komandu. Galvenais droši vien ir tas cilvēku faktors, ka mēs cenšamies būt profesionāli. Un te pašā laikā arī saprotoši un iejūtīgi pret šiem jaunajām biznesa idejām. Tas cipars varētu grozīties kaut kur ap 10 uzņēmumiem. Tur daļa no viņiem ir jau varbūt izinkubējusies, bet teiksim, kaut kādi 8 varētu būt, ka ir pašlaik. Interese ir, jo arī mēs to audiovizuālo, kas arī pieder radošajām industrijām, esam nodefinējuši. Mēs esam uzskatām arī par savu tādu kā prioritāro sektoru. Un šo ideju nesaukšu viņu par pieplūdumu, bet joprojām par interesi veicina arī tas, ka, piemēram, Valmierā ir Valmieras drāmas teātris, kas var ģenerēt jaunus biznesus no tiem cilvēkiem, kas tur darbojas, kas varbūt papildus šim tiešajam aktiera vai, scenogrāfa darbam vēlas attīstīt arī kaut kādu savu lietu. No turienes mums ir pāris idejas bijušas. Un, protams, arī Vidzemes augstskola. Pie mums nāk studenti, absolventi, kas jau ir arī ar tādu domu, ka viņi varētu darīt kaut ko paši, nevis būt tikai kā darba ņēmēji. Un tad, protams, standarta lietas, kas ir tādiem radošākiem cilvēkiem pamatā, ka viņiem ir ļoti augsts un tāls domu lidojums tīri radošajās izpausmēs, bet tīri grāmatvediskas lietas, biznesa vadības pamati, finanšu konsultācijas par pamatu tādām naudas plūsmas lietām un tam līdzīgām lietām. Tas viss ir arī tas, ko mēs varam palīdzēt un kas ir viņiem ļoti noderīgi. Tie droši vien ir mazāki vai lielāki veiksmes stāsti no mūsu uzņēmumu ikdienas. Mēs dzirdam, ka viņi kaut ko labu ir paveikuši, par viņiem jau raksta presē. Tad ir, protams, lepnums, ka viņus piemin. Man ir, protams, bijis arī patiesas prieks par EPATA studio puišiem, kas ir izbraukājuši pasauli diezgan plašā spektrā, filmējot Sirmā Mārtiņa kultēdienus. Tas tiešām ir tādos brīžos vienkārši mēs varam sev paši sist uz pleca un teikt, ka mēs kaut kādā mērā arī esam stāvējuši tam visam klāt un pie tās īstenošanas piedalījušies kaut kādā mērā vismaz. Mums kā biznesa inkubatoram, protams, arī tas, ka šīs esošās Latvijas Investīciju attīstības aģentūras programmas ietvaros mēs saņemam ļoti nozīmīgu finansējumu no Eiropas. Protams, ir arī Latvijas valsts līdzfinansējums, bet tas ir liels atspējas tieši šo biznesa inkubatoru pakalpojumu sniegšanā ar to atbalstu, to atlaidi, ko var tātad piedāvāt. Mēs noteikti nekur nepazudīsim. Mēs šeit Vidzemes sirdī Valmierā esam iesakņojušies. Mums ir uzkrāta pieredze, mums ir daudz kontaktu. Jūsu dalība šajā projektā ir apsveicama.
Jā, nē, jebkurā gadījumā to var sākt ar mazumiņu. Kā es jau esmu iepriekš teicis, mēs vismaz ar šādiem projektiem sākam apjaust to cilvēku kopumu, kas darbojas nozarē, un tad var sekot jau daudz citi sadarbības modeļi nākotnē, kad mums ir zināms tiešām, kas ir vajadzīgs, uz ko mēs varam darīt savādāk un tam līdzīgi. Tā ka jebkura šāda iniciatīva ir tikai apsveicama. Paldies!